salas, rīt visas malas, letiņi ēterā, aiziet čalas, skats no salas, rīt visas malas, letiņi ēterā, skats no salas. Labrīt, labdien, Mēs parasti tā, jūs neesat redzējuši nevienu mūsu epizodu vēl, ja? Ļoti labi. Mēs parasti tā brīvi papļāpājam pašā sākumā un tad tikai bliežam, vai ne? Tīri tā. Var iepazīties, piemēram, jo daudzi jau mūs pazīst, tāpēc, ka tā jau ir mūsu, neskaitīsim vairs epizodes, ja mēs sarunājam. Tā jau mūsu daudzā epizode ir, bet jūs, meitenes, esat atbraukušas no Latvijas, vai ne? Jā, šī ir 5. ja? Mēs neskaitām vairāk epizodes. Viss ir bijis pietiekoši daudz. Jūs nezināt, kad iznāk šī epizode, tāpēc nedrīkst skaitīt. Mums vēl rezervēja dažus. Es atvainojos, jā. Jep, Mēs tā ir esam gadījies. atbraukušas no Latvijas, jā. Es nezinu, kur man jāskatās, uz kuru no jums, kurš... Ko skatīties Uz visiem, jā. Arī var skatīties. Var uz kameru, jā. Mēs esam atbraukušas no labāk. Latvijas, jā. Kad jūs atbraucāt? Kāds Latvijā laiks ir? Mēs atbraucām vakar, un es saprotu, ka jums trešdien bija krusa, lietus un vienkārši dizāsters pilnīgākais, bet mēs atbraucām ceturtdien un mums bija saulīta šeit. Tā kā mums mājās arī ir saulīta, Latvijā viss spīd un laistās, viss plaukst un zeļ. Un mēs, es domāju, ka arī atvedām kaut kādu saulīti, mazu gabaliņu no turienes. Nu, vispār, kur mēs ierodamies, vienmēr ir saule. Tā kā mēs gaidām rīt arī. Taisnība. Kur jūs bijāt tieši trešdien, jūs teicāt atbraucāt, vai ceturtdien? Kur jūs bijāt? Kur jau jūs Nē. pabijāt no ceturtdienas? mikrofons. Jūs šodien ir piekdiena. Mēs atbraucām ar nolūku satikt draugus, kolēģus šeit Anglijā. Un mēs bijām tādā vietā, ko sauc par Huntingtonu. Wow! Tad vārds Kristapam, viņš tur dzīvo blakus pavisam. Es dzīvoju starp Huntingtonu un Cambridge, tā kā jūs bijāt manā rajonā. Bet tur bija vēl viena God Manchester, manuprāt, jā? Godmanchester, jā, tas Godmanchester, ir jā. tāds smuks, angļu vecmodīgs tāds ciematiņš. Jā, vienā tilta pusē bija Huntingdona, un otrā ir God Manchester, jā. Nu, re, jūs par Krista rajonu zināt vairāk nekā es. Tā kā jūs jau bijāt ciemos pie manīm. Nu jā. Nu ko, Nu. pastāstiet, kādi vēji jūs ir atpūtuši un Uz straumājiem. kas ten interesants notiks? Nu, es atzīšos, ka es esmu šeit jau 3. reizi. Tieši uzrēt rītu atkal. Šoreiz ar citu kompanjonu. Bet kaut kā mani veda šeit atpakaļ, atkal un atkal, un es domāju, ka tas nav nejauši, jo nu, kaut kas šeit noteikti man ir jāizdara. Tāpēc esmu ļoti priecīga atgriezties, jā, patiesībā. Tā kā, jā, un man, kā jau es teicu, šeit ir ļoti daudz patiesībā draugi, un viņi kļūst arvien vairāk. Tepat netālu, un šī ir visforšākā vieta, manuprāt, visspēcīgākā vieta šādam pasākumam. Evi, tu spokus jūti? Nē, es spokus nejūtu šeit. Neesmu nevienu šeit satikusi. Jā. Brigita, piedod, mēs tev vairs neticam. Bet vai ir spējas vispār tādas kādreiz redzēt? Tas ir pirmais jautājums. Spējas redzēt spokus man nav, bet sajust enerģijas, jā, esmu sajutusi. Tad šeit īstenībā varētu sajust šo to. Vai nav sanācis pirms Es tam? jau sabijos. Tā kā kapeņu stāstiņi no bērnības sakās. Bet kāds šeit ir spokojies, ja? Nu, Brigita mums teik pa brīdim joks tais, ka tagad mēs viņu pieminējam, viņa vairs joks netaisīs, bet citreiz bieži vien podkāstu laikā mums te kaut kas nograb ik pa brīdim. Wow. Viņa Brigitai piedalās. patīk kustība, jā, tā izskatās. Jā, un sevišķi, kad viņa nav uzmanības centrā. Katru reizi, kad mēs viņu pieminam, tad atkal viss ir mierīgi. Es nezinu, daudz cilvēku, es pati esmu pilnīgi šitāds galds nejūtīgs, es nezinu, es neko nejūtu, neredzu, nedzirdu, es tikai vācu faktus, ko citi izstāsta. Bet droši vien mums podcasts nav par mūsu straumēnu spokiem, bet ja jūs arī gadījumā kaut ko sajūtat, tad
Dodat ziņu. Dodat ziņu mūsu mēs vācelītājai, būsim, stāstu Ghostbusteri. vācelītājai. Atnāksim, izdzīsim. Es domāju, ka mēs rīt sajutīsim tādu prāvu bariņu ar cilvēkiem šeit. Un ļoti daudz bērnu, vai ne? Es tā saprotu. Jā, Straumānos arī šajā nedēļas nogalē notiek nometne. Tāpēc patiesībā forši, ka Straumānos var apvienoties dažādas lietas vienlaicīgi un viss notiek. Bet citu jautājums jums. Redzi, uzreiz sākām par spokiem, par enerģijām, vai jūs jūtat, kas tas vispār ir, ko jūs darat, un kāpēc varbūt vajadzētu nošķirt, nezinu, ezotēriku no jums, tur, nezinu, no taro kārtīm, no elpošanas un vēl citām kaut kādām lietām, jo man, piemēram, tas viss ir viens, varbūt ne gluži, bet es atceros, ka esmu galds un es neko nezinu. Es tiešām neko nezinu. Stāstiet, ko jūs konkrēti darat un kas tas ir un kāpēc tas ir savādāk varbūt, vai varbūt tas ir viens tas pats. Es esmu elpošanas terapeite. Strādāju ar elpu jau 4. gadu. Un, kā jau viss manā dzīvē sākās ar to, kad es to pamēģināju pati. Un, patiesi pamēģināju elpot, jā, jo es saku tā, ka es elpoju jau 40 gadus, bet apzināti es elpoju 4 gadus. Un patiesībā tā ir ļoti liela atšķirība apzināti elpot. Elpot aktīvā savienotā elpā un ļaut, lai tava elpa aizved tevi tur, kur tajā brīdī ir vissvarīgākais, teiksim, ko ieraudzīt un sajust, jo es biju ļoti, tas ir maigi teikt, es biju šokā patiesībā par to, kā strādā elpa, un tas ir instruments, kas tev vienmēr ir līdzi. Un tad, kad tu tajā visā es nolēmu iet iekšā dziļāk, jo es biju uz elpošanas sesiju, grupas elpošanas sesiju pie vienas terapeits Latvijā, kura šo tehniku bija pirmā apmācījusies pie mūsu vācu skolotājiem. Un tad es sapratu, ka jā, tas ir kaut kas, visspēcīgākais, ko es biju izmēģinājis līdz tam, jā, teiksim, tur ieskaitot meditācijas vai skaņu terapiju vai vēl kaut kas, teiksim, tas man bija kaut kas iespaidīgs. Un tad, kad radās iespēja apmācīties šo tehniku, tad es to izmantoju pirmām kārtām daļ sevis patiesībā. Jo es sapratu tajā pirmajā elpošanā, cik daudz manī ir iekšā šīs te apslāpētās emocijas un traumas, ar ko man ir jāstrādā, lai es varētu atļaut sev dzīvot un atļaut sev kaut ko vairāk šajā dzīvē. Un tāpēc arī es gāju mācīties, un es domāju, es taču nevienam nepalīdzēšu. Es tikai sev to visu mācos. Bet galu galā, jā, man vienkārši dzīvē ir tā, ka es kaut ko foršu, labu atrodu, es vienmēr to dalos. Un, tagad es dalos šādi, kad es braucu, organizēju retrītus un palīdzu citiem transformēt sevi caur elpošanu. Un ja mēs runājam par tur ezotēriku, enerģijas vai tur, teiksim, viss šis tad patiesībā elpa ir, teiksim, ļoti zinātniski izskaidrojama metode, ja, kā tas viss strādā, bet vienmēr mēs, ir tas nezināmais faktors, pievienojās klāt šai, teiksim, tīri tehniski, ja, kas ir elpa, kas ir hiperventilācija, kas ir, teiksim, tur, kas notiek, teiksim, aktīvas elpošanas laikā, vienmēr pieslēdzās šis jau citi faktori, jo mēs strādājam ar elpu visos līmeņos. Gan fiziskajā, gan mentālajā, emocionālajā un garīgajā. Un viss ir atkarīgs no cilvēka gatavības, kurā līmenī viņš nokļūst. Teiksim tā. Bet ar ko atšķirās elpa no psihoterapijas, piemēram? Vai tas ir kombo, kas, ja cilvēkam ir kaut kādas problēmas, tas var palīdzēt dubultā? Jā, man ir bijuši klienti, kuri apmeklē gan. Tātad
runāšana ļoti palīdz, teiksim, tiem cilvēkiem, kuriem grūti izpaust emocijas, kuri ir ļoti, ļoti introverti un viņi, tā kā daudz ko patur sevī, viņiem vienkārši vajag to, izrunāt no sevis ārā, tas ir ļoti svarīgi. Bet tas, ko dara tā tad elpa, ir tā savienošanās atpakaļ ar savu, ar šo te iekšējām savām daļām, kas ir bieži vien atstāts novārtā. Es gribēju teikt, tā ir tā kā savienošanās atpakaļ ar savu ķermeni, jo mēs visu laiku savā dzīvē esam ārpasaulē. Tātad mēs visu laiku esam ar savām domām, ar prātu, telefonos, sociālajos tīklos, ģimene, darbi, problēmas, tā kā viss vienos vārtos. Un tad, kad tu aizver acis un tu sāc vienkārši elpot, tu atgriezies atpakaļ pie sevis un tu sakonektējies atpakaļ ar savu šo te ķermeni, jo ķermenis glabā visu. Viņš glabā visas atmiņas no neapzināta vecuma, no mammas vēdera jau esot, ja, tad viņš glabā visu šo te iekšā. Un emocijas tātad noslāņojās mūsu ķermenī, noteiktās vietās, noteiktas emocijas un veido šos saucamos abiezējumus, blokus enerģetiskajā, laukā, kas, piemēram, laika gaitā var kļūt par slimību. Un ja mēs to, tad tam nepievēršam uzmanību, tad attiecīgi, tad mēs varam iedzīvoties visādās neforšās lietās, teiksim tā. Tāpēc tā ir tāda rūpēšanās arī par to, lai mans fiziskais ķermenis būtu tā kā tīrs un nebloķēto šī enerģijas plūsma, jo nav jau noslēpums, ka mēs kā cilvēki esam arī enerģētiskas būtnes, ne tikai fiziskas. Kas tas ir par elpošanas veidu? Jo, teiksim, mēs ar Kristapu esam mēģinājuši Covid laikā vēl Wim Hofa metodi, kad tur dziļi ieelpo, iekšā ārā daudz reizes un tad neelpo un tad bez mazai jūt to DMT efektu. Esmu tāds mēģinājis gan Kristaps, tad es vēl mēģinājis citas kaut kāds paveids. Kas tieši ir, ko jūs darat? Kas tā ir pa tehnika? Droši vien, tā kā es skatos, ka tu skaties man acīs arī, ja? Tad es neesmu, tādā ziņā, ka es droši vien iestarpināšos un pateikšu, ka es tieši strādāju ar hercu terapiju, ja? Tā kā tie jautājumi varbūt tad laikam secīgi, vai ne? Noteikti dosim tev vārdu. Tas jau, vienkārši, lai tu tā kā zini, ka es strādāju ar skaņu terapiju. Ar skaņu tieši, jā. Un plus tā ir elpošana, jeb elpošana ir Evita no Evitas? Strādā ar elpošanu, un es strādāju ar hercu terapiju, jā. Mēs tātad šajā retrītā, mēs veidojam tādu kā kombo, jā. Tas ir, redziet, tā kā patiesībā šis ļoti radoša lieta, ļoti radoša profesija, jo mēs satikāmies vienā retrītā Latvijā, un tad mēs tā kā sapratām, kad un tad mēs bijām Spānijas retrītu, un mēs sapratām, ka ļoti labi kombinējās šīs abas tehnikas. Mēs pēc tam padalīsimies, kā mēs to redzam, kā tas strādā kopā, jo, secīgi izmantojot šīs tehnikas, mēs varam iedot vislabāko efektu cilvēkiem. Ja? Bet, kas attiecās par elpošanu, tad es pārstāvu integratīvās elpošanas skolu, kas nāk no Vācijas. Tad divi pasniedzēji, divi skolotāji, pie kuriem es mācījos 2 gadus, pasniedz šo tehniku, kas būtībā ir apvienota no 2 galvenajām elpošanas skolām, kas ir tā kā pašas, teiksim, tie pamatlicēji, ja, kas ir rebirthing, jeb atzimšanas elpa, un otra metode ir Grofa metode, kas ir tāda holotropā elpošana, kas ir ļoti jau aktīva elpa, ilgstoši. Un apvienojot šīs teiksim, abas metodas un pieliekot vēl tā kā savu to redzējumu, kā tam visam jābūt, tad ir radīta šī integratīva elpošanas metode, kas sastāv savā būtībā no 3 daļām, no 3 etapiem. Tad viena sesija ilgst apmēram stundu pusotru, līdz 2 stundām. Es teiktu, tā ļoti atkarīgs no cilvēka vai no grupas dinamikas. Un šis ir pirmā daļa, ir otrā daļa un trešā daļa. Un kāpēc viņu sauc par integratīvo elpu? Tāpēc, kad beigās ir šī
ļoti arī liela uzmanība tiek pievērsta integrācijai. Tad pēc aktīvās elpas, tad lai cilvēks var tiek dot vieta šeit integrācijai, lai var saintegrēt atpakaļ visu to, kas ir, izdarīts, pacelts, apstrādāts elpošanas laikā, lai tas viss saslāņojās, tad atpakaļ. Lai nav tā, kad es pālpoju, raujos, skrienu projām, jā, viss izdarīts un tā tālāk, bet integrācija ļoti svarīga, jā. Tā ir tikai pirmā daļa, bet mazliet nomierinošā daļa. Nē, pirmā daļa ir tieši otrādi aktivējošā daļa, tātad aktīva saistīta elpošana bez pauzēm, kad mēs tātad veicam šo te jā, es teiktu tā, ne tik daudz ātra, cik dziļa, jā, jo katram cilvēkam ir savs temps, kādā viņš elpo. Un es to nekontrolēju. Tātad pats cilvēks, kurš noguļās, jā, kāds var elpot ļoti ātri, tas ir no viņa, vai rakstura īpašībām, vai teiksim, tā dzīves tempa, kādā viņš dzīvo, ja, jo mēs katrs esam ļoti dažādi. Kāds elpo lēni, bet dziļi, kāds elpo ātri un varbūt seklāk. Ja? Tā kā ļoti dažādi. Kāds elpo tā, kad man ir jāskatās vai jāliek ausis klāt, vai viņš vispār elpo. Goda vārds, jo cilvēki elpo dažādi. Bet šis te, tas ir pārsvarā ceļa sākums, jo tā kā mēs elpojam, tā mēs arī dzīvojam. Un ja tu elpo ar pilnu krūti, ja, un tu paņem visu, ko tu vari paņemt, ja, tad tu arī tā dzīvo. Un pēc tā es arī redzu, cik patiesībā cilvēku uz cik procentiem viņi dzīvo. Būtībā lielākā daļa tie ir kaut kādi 10 līdz 30% vispār izmanto no sava potenciāla, tajā esošajā, posmā, kad cilvēks atnāk, ir cilvēki, kur vispār elpos 5%. Tagad visi ievelk dziļā elpu, lai pārbaudītu, cik viņi dziļā elpo. Tas ir, kā jūs elpojat? Elpot vajag... Tāpēc, kad tu elpo ar pilnu, vienkārši tu paņem, jo tu dziļāk elpo, aktīvāk, jo tu vairāk, tad vari paņemt no šīs dzīves. Tāpēc, ka zināt, kas ir elpa? Bet ne jau 24/7. Nē, protams, ka nē, bet es saku, tas ir tas rītms un tas dziļums, kādā tu elpo, kad tu sāc tā kā ieiet tajā savā ritmā, ja nevis tā kā ar prātu, bet kad tu vienkārši ļauj savam ķermenim tā kā elpināt sevi, būtībā sanāk tā, ka tu no sākuma ar prātu, tā kā tagad jāelpo, un tad ir prāts tev sāks teikt, tad tas taču ir grūti, tev ir izkalst mutēs, vairs nevar paelpot, ja, visu laiku prātā griežās kaut kas. Un tad vienā brīdī ir pārslēgums un viss, un tu jūti, kad elpina tevi. Un kad vienkārši notiek šis te process, un tu vairs viņu gandrīz nekontrolē, jo viss, tā kā Un mūsu dzīve ir starp pirmo elpas vilcienu un starp to brīdi, kad mēs izelpojam savu pēdējo elpu. Viss sākās un beidzās ar elpu. Un tas, kas ir pa vidu, jā, tas viss ir atkarīgs no tevis. Es vienreiz dzirdēju krievu jogas māsteris. Viņš teica, jo mazāk cilvēks elpo, viņš ilgāk dzīvos, esot tāds. Arī, vai ne? Jo viņš ir mierīgāks tad ir. Jo lēnāks pulss, jo cilvēks ilgāk dzīvo. Man sapcīt, kad es nekustos, man kaut 50 pulss ir man personīgi. Tas ir ļoti labi, jā. Tu esi ilgdzīvotājs. Mierīgs ļoti. Varbūt kaut kādā ziņā. Bet tā ir, jā, sanāk, ka krievu jogas māsters, kā viņš teica, jo, ja sanāk, ja dzīves laikā tu mazāk elpo, tad tu arī ilgāk dzīvo, vai ne? Jo es vienkārši domāju par sevi, bet tie, kas daudz sporto, viņi ļoti daudz elpo. Bet viņiem toties pulss ir ļoti labs pārsvarā miera stāvoklī. Protams, ka viņi, tad, kad viņi aktīvi sporto, viņiem ir ātri šis pulss. Tad balansējās laikam sanāk. Jā, es gribētu teikt tā. Bet laikam, ja pārtrenējās, tad arī nav labi. Tas arī taisnīgi. Protams. Jo... Nekas, kas saka, kas par daudz, tas par skādi. Jā, piekrītu. Bet starp citu, var nodarīt pāri reāli cilvēkam. Elpojot? Jā. Nē.
nezinu, tu viņus tā satracini, kad, nezinu, kāds noģībst. Vai tā ir fizioloģija? Līdz ģībonim var aiziet, jo es esmu gandrīz noģības dažs, es arī praktizēju. Tas nav ģībonis. Tas ir, teiksim, tā ir ļoti dziļi stāvokļi, kuros mēs, tā kā ieejam, tā kā, tas nav tā kā pat ģībons, tas nav miegs, tā ir tāda, grūti to aprakstīt, ja, kad, kad tu ieeji tā kā iekšā, tā kā daudz dziļāk vienkārši tu iegrimsti tajā, tu liekas, ka tu kaut kur tā kā krīti iekšā, bet, negluži, jā. Tas ir... Man liekas, tas ir tas no tās pašas Wim Hofa metodas, man liekas, viņš to izskaidro, ka tas ir naturālais DMT, kas izstrādājas smadzenēs. Un ir tā sajūta, ka tu tā kā noķer kaifu bez mazoja. Jā, ļoti daudz cilvēki, kas ir arī nākuši uz elpošanas sesijām, viņi to salīdzina ar sēņu tripiem un ar visādiem šīm te pieredzēm, ja, kad lieto šīs te dziriņas un teiksim, lai kaut kur tā kā nokļūtu, ja, kad principā to pašu var izdarīt ar elpu, ja, tā kā nav jābrauc pie šamaņiem uz džungļiem, lai tu varētu to piedzīvot, teiksim tā. Bet nav tā, ka tie, kas grib to kaut kādā veidā slikti izmantot, nezinu, piemēram, es aizietu pie Santīs, jo es viņu pazīstu 15 gadus, ja? Bet vai es droši varu iet pie jebkā? Jā, vai ne? Tas ir cits jautājums. Jo, protams, kad tev ir jāuzticās cilvēkam, pie kā tu ej, un ir patiesībā ļoti smalki, tomēr ir svarīgi, kurš šis cilvēks, pie kā es teiktu, ir pie kādiem meistariem apmācījies, jo, ir tik daudz nianses un ir tik daudz, teiksim, šīs te zināšanas, kas ir, tā kā, ļoti daudz visa kaut kā, kam ir jāpievērš uzmanība, jo, rēķinat to, ka mums piemērus mūsu skatītājiem. Tā ir terapija, pieņemsim, kad mums ir cilvēks, kam ir, piemēram, seksuālā trauma, viņš guļ un elpo. Tu kā terapeits nekad nedrīkst viņam kāpt pāri. Tā vienkārši šķērsām kāpt pāri, jo var aktivizēties šī seksuālā trauma. Un ir vienkārši tādas detaļas, ja, kas ir svarīgi, ka cilvēks arī, teiksim, elpošanas laikā var notikt arī tāds process, kad, teiksim, dvēseli pamet ķermeni. Un ir jāmāk to ieraudzīt, nolasīt, un ir arī jāzina, kas notiek, kad dvēseli atgriežas ķermenī atpakaļ. Pastāsti. Jāuzzina, kura dvēseli ir Brigita, kurš pagājušajā retrītā. Un samainīt ātri vietā. Tā kā tas ir ļoti, teiksim, es saku, smalks darbs, kad ir, tā tad ir galvenais ir zināt, kā rīkoties, lai arī pats terapeits, kā saka, nekrīt panikā, jo šī cilvēku traumatizācija, ja, tad tā ir terapija. Mēs strādājam ar traumām arī, un šīs traumas cilvēkiem ir ļoti dažādas, un trauma aktivizācija elpošanas laikā var notikt, un galvenais, tātad, kad terapeits zina, kā viņam jārīkojas, ja aktivizējās kaut kāda trauma, un teiksim, kā to tālāk, teiksim, ar to strādāt. Teiksim, tā. Bet šis ir tas, kas mani konkrēti biedē, jo, piemēram, kliniskais psihologs, mēs zinām, kad viņš ir pabeidzis tur augstskolu, bet vai tas pats notiek ar izglītību cilvēkiem, kas nodarbojas ar praksēm, un kā zināt, kad cilvēks ir gatavs, jo tas, par ko es runāju, par ko man ir šausmīgi bail. Es atnākšu, man dvēseli aizlidos, un kurš man viņu ķers? Kā mūsu skolotāji saka, elpošanā neviens nav nomiris. Visi dzīvi ir iznākuši ārā. Prātā sajukuši. Turpina bez dvēseles dzīvot. Bet, protams, kad, teiksim, ir jābūt gatavībai, jo es, piemēram, saku to, kad nekad nevelciet cilvēks uz elpošanu. Tā kā davai, tur brauc, un cilvēks tās, nezinu, otra pusīte vai kāds draugs, jā. Davai, aizbraucam, būs tur forši. Tas impulss ir tev bijis, ne jau viņam.
Ja? Un viņš varbūt tev saka, nē, es negribu, un tu viņu tur pierunā, vai braucam. Un tā gan nedrīkst darīt, jo tam ir jābūt tiešām, kad tā ir mana tā iekšējā sajūta, ka es gribu. Jo tad, kad es ieraudzīju, kad notiek, piemēram, šī tā elpošanas sesija, uz kuru es aizbraucu pirmā, es sapratu to, kad visu es ieraudzīju tajā Facebookā to paziņojumu, un es vienkārši zināju, ka man tur ir jābūt. Tas bija vispār, tā kā uzreiz, bet ir taču tā, vai ne, kad mēs saprotam, ka tas ir man. Šitas mesiņš ir priekš manis, un es tur biju, tāpēc, kad tas bija priekš manis, jā, tajā brīdī. Bet tiešām, jā, nekad nevelciet cilvēkus uz elpošanu, ja viņiem nav gatavības, jo viss ir atkarīgs no tā, vai tu esi gatavs ar to, tā kā aci pret aci, tā kā ieraudzīt to patiesību par sevi un ieraudzīt tās savas ēnas puses, iespējams arī, bet tikpat labi ieraudzīt var arī ļoti skaistas lietas, notikumus, pieredzes, piedzīvot fantastiskas, kad tas vienkārši eiforijā, pēc tās elpošanas, ja, kad tu vienkārši, jo tas viss ir atkarīgs no tā, kā jau es teicu, kurā līmenī cilvēks atrodas tajā brīdī, jo pārsvarā visi sāk ar fizisko plānu, elpojot, kad tātad parādās šie fiziskie ķermeniskie bloki. Tad savelk rokas, savelk kājas, savelk žokli, tur, nezinu, nevar vairs pakustēties, tirpst viss ķermenis pēkšņi, ja, un tas nozīmē, tas ir tas brīdis, kurā tas līmenis, ka mēs strādājam ar ķermeni, un tad, kad mēs izstrādājam šos ķermeniskos blokus, tad jau mēs varam tā kā iet pa trepītēm uz augšu. Tad sanāk, ka tā nevajadzētu būt? Nē, parasti tā ir, un tam tā ir jābūt, tāpēc, ka mums visiem ir, lielākoties mums visiem ir kaut kādas traumas un kaut kādas šīs emocionālās noslāņojumi ķermenī, ar ko ir kas ir jāizstrādā. Bet tas izstrādājās, jā, ar laiku tu vienkārši turpini elpot, piemēram, ja tu izgāji savas 10 sesijas pie terapeita un tu jūti, ka, kā man ķermenis tik brīvs, ka man vispār vairs nekur nevelk, man enerģija plūst, jā, jo tu vienkārši sāc arī, pat ja tu esi tā kā galds, ka tu saki, jā, tu vienkārši ar laiku vienalga, tu sāc sajust to savu enerģiju, kā viņa tev cirkulē pa ķermeni. Kas ir enerģija? Un vēl jautājums, tas ir viss caur elpošanu, taču, ko mēs runājam, traumas un fiziskās traumas, viss caur elpošanu. Taču. Tas nekas tur fiziski nedarās, cilvēks neko fiziski nedara, vai ne? Viņš tikai elpo. Tikai elpo. Tikai elpo. Pārbaudīju vēlreiz. Tu ar saviem kaskadieru trikiem, Arči? Sāp, maliņas daudz sāp. Vajadzēs paelpot ar jums sēdien. Bet es domāju, arī elpošanā, teiksim, tas cilvēks jau elpo, un viņam jau ķermenis reaģē un kustās līdzi. Jā, jo, piemēram, ja cilvēkam savelkās rokas, vai viņš jūt, ka viņam ir smagums, piemēram, šeit, krūtīs, vai viņam notirpst kaut kur kājas, vai piemēram, viņš pirkstu galiņus tur nejūt, jā, vai vēl kaut kā, viņš jau ķermenis sāk reaģēt līdzi, saprot, ar to kustību arī ļoti daudz, kas notiek un izstrādājās. Patiesībā arī ar to integratīvu elpošanu arī atšķirās, kad šī skola atļauj tātad cilvēkam kustēties, atļauj pārvietoties, celties kājās, vai, teiksim, ja tu jūt, ka tavs ķermenis grib kaut kādā variantā atbrīvoties no kaut kā vai kustēties līdzi, tas notiek, jo mums ir arī, gan mēs strādājam ar šo cilvēku, gan mums ir bodyworks. Ja, tad mēs varam ar pieskārieniem, ar noteiktām tehnikām palīdzēt cilvēkam šo te bloku no ķermeņa dabūt ārā. Mēs varam palīdzēt, teiksim, vārdiski, ja, teiksim, palīdzot noformulēt šo, piemēram, traumu vai pārliecību vai kaut kādu, teiksim, un viņu tā kā izrunāt un saprast, ja, kas ir tas, ko cilvēks jūt, kur tas atrodas, kas tas ir. Ja. Tad mēs varam arī sesijas laikā pat runāt. Ja. Jo cilvēks ir pie pilnas apziņas. Nav tā, ka tu atnāc uz sesiju un tu atslēdzies kaut kur pazūdi, ja, un tu pamosties un neko nesaprot.
tā ir apzināts process, kurā tu visu laiku esi, teiksim tā, pie samaņas, jā, tu esi, tā kā klātesošs. Nav tā, ka tu esi kaut kur, aizlido un nezinu, kur tu biji, jā. Tā kā tas ir, Es vienkārši gribēju arī piebilst to, ka jāsaprot, ka cilvēki guļ un grupā, teiksim, elpo, ir jau šie siteri. Ja? Tā kā ir tas terapeits, ir 2 terapeiti, skatoties, kāds ir skaits. Un vienkārši tie cilvēki arī tiek pieskatīti. Un parasti tie cilvēki, kur ar šo jomā šajā strādā, viņi jūt, kuram cilvēkam, kurā brīdī ir nepieciešams pieskarties, kuram ir nepieciešami kādi vārdi, kuram ir nepieciešams siltāks plēdiņš vai 2 plēdiņi, kuram kas ir vajadzīgs, lai viņu atbalstītu tieši tajā mirklī, kad viņam ir šis punkts, kad notiek tas atbrīvojums, ja? Lai veicinātu šo procesu, kas ieslēdz tos atbrīvošanās mirkļus, un tur notiek tas dziedinājums. Tāpēc viņi absolūti, teiksim, ja tev liekas, ka tu aiziet uz sesiju, vienkārši kur cilvēkam tiešām ir ļoti tāda smaga un dziļa kāda trauma, bet tur šis siteris, ja, kurš ir šīs elpošanas terapeits, viņš jau izdara to savu darbu un noreaģē, saproti? Tāpēc jūs ņemat pietiekami mazas grupas, vai ne, lai tā kontrola nezust? Mēs vienmēr esam ar Evitu par kvalitāti, nevis kvantitāti, jo nav tā kā mums ir ļoti, ļoti svarīgi, kā cilvēki pie mums atnāk un kādi viņi pēc tam aiziet. Ja? Un tieši tas ir tas iemesls, kāpēc pēc mūsu retrītiem mēs vēl pavadām šajā integrācijas procesā cilvēkus, tāpēc, ka mēs strādājam, piemēram, 2, 3 dienas, 5, 7, jeb cik mēs strādājam, mēs izdaram to darbu, cik cilvēks ir gatavs, bet pēcāk notiek 2 nedēļas integrācijas process, mēnesis, jā, tas ir ļoti individuāli. Mēnesis, vai ne? Pēc Norvēģijas bija tā, kad mēnesi vēl pēc retrīta notika šīs te pārmaiņas, procesi, notikumi cilvēku dzīvēs, jo elpa ir tas instruments. Un kāpēc man patīk elpa? Jo man patīk redzēt tūlītē rezultātu. Es domāju, ka visiem patīk. Mēs esam tādas būtnes, kam vajag ātro rezultātu. Un elpa tiešām ir tā, ka tu vienkārši piecelies un tu saproti, ka kaut kas jau ir mainījies. Pat nerunājot, kad rītā tu pamosties un tu saproti, ka bāc, kaut kas reāli ir mainījies. Pilnīgi, pārsvarā, ko cilvēks saka, liekas, ka tu esi kravu atstājis tur kaut kur, jā, kad tas no tevis ir vienkārši nokritis nost. Kaut kas liels un smags, un tu jūties daudz vieglāks. Vienkārši tu jūties tā, ka, wow. Nevienmēr, protams, ir ļoti dažādi tie procesi, bet lielākoties ir tā viegluma sajūta. Un tiešām sāk dzīvē mainīties notikumi. Man ir cilvēki, kas ir nākamajā dienā saņēmuši lieliskus darba piedāvājumus, laimējuši loterijās, saņem zvanus tur no teiksim, tur, ja strādā tur ar ģimeni vai dzimtu, ja, tad tur kaut kādi procesi sāk notikt, mainās attiecības ar vecākiem, ar tur, nezinu, cilvēkiem, ar ko tu nezinu, gadiem neesi runājis, viņš tev piezvan un sāk kaut ko tur atvainoties. Ja? Tādas lietas notiek, jo tu caur sevi maini apkārt pasauli, teiksim, tas, kas tev apkārt notiek, jo viss sākās no iekšpuses, viss sākās no tā brīža, kad tu aizver acis un sāc elpot, un tu izstrādā it kā savas tās traumas vai blokus vai, teiksim, kaut kādas nepieņemšanas, un tu atver acis, un vienkārši tā apkārtējā pasaule tā kā sāk, tā kā shiftings notiek, vienkārši tā bilde nomainās. Tagad mēs vienkārši nonācām pie tā. Mēs ar Veru runājām pirms podkāsta nedaudz, ka es stāstīju, kā viss nonāk, kā viss ir iekšā, un mūsu acī, ka prožektors, un kā mēs domājam, tā mēs to pasauli redzam. Es tieši Verai stāstīju, bet par ko tu tagad stāsti, principā enerģija, kāda tev būs enerģija, tāda arī viss pasaule sāks pielāgoties tavai enerģijai, tāpēc arī notiek viss tās lietas un tie brīnumi, jo tava enerģija iekšējā izmainījusies. Jā, jo es Artūram prasīju, saku, tad, kad tu lasi tos aprakstus, ko liek iekšā par elpošanu, vai un tur tie vārdi, kas man nav īsti saprotami, tur
iemācījuši tev ieskatīties dziļāk sevi un, nezinu, šis viss man liekas, es nesaprotu tos jēdzienus īsti, un es nesaku, ka tas nav pareizi, jo, kad es Artūram šito pateicu, viņš saka, kā, šitā un šitā un šitā, un viņam liekas pats par sevi saprotams. Un vienkārši, kāpēc mēs esam šeit? Es neesmu Saimons Kauls, vai ne? Es neesmu pret. Man liekas, ka tādi ļoti daudz, tādi kā es. Pirmkārtām ir kaut kāds, varbūt ir tāda siena, jo tu īsti nesaproti, kas tas ir. Un ir forša šitā. Un ir tāds kā Artūrs un Kris, kas tur lekuši ledus vannās un sēdējuši ledus mucās un elpojuši, un viņi to ir piedzīvojuši. Un tāpēc, man liekas, ir interesanti, kad... Es esmu vispār ezotērikā līdz dziļi iekšā visur grāmatas lasījis entās vienkārši un praktizējis daudz ko meditācijas, elpošanas. Tā kā man tā tēma diezgan tuva, es domāju, tuvāk no mums trījiem. Labi, varbūt uz tiem herciem pārējiem nedaudz parunāsim. Man arī interesē, kas ir tā otra zinātne un gudrība. Un varbūt, ja mēs uz beigām varētu arī nelielu testiņu izmēģināt ar elpošanu, tā kā mums visiem izjust to, kaut vai tur 5 minūtes, ja kaut ko tādu iespējams. Bet, protams. Labi. Vienmēr. Sandī, vārds tev, starp citu, hercu terapija kaut kas man šķiet saprotamāks vismaz no kaut kāda zinātnes viedokļa, jo tam ir daudz zinātniski izskaidrojumi, vai ne? Kāpēc skaņa, kāpēc kaut kādas vibrācijas, un atkal vai nu var nodarīt pāri, vai nu tev izdrillē zobā caurumu, vai nu izdara kaut ko acīmredzot labu. Vārds tev stāsti. Ko tu dari? Vairāk kā 6 gadus es darbojos ar hercu terapiju, un patiesībā žēl, ka es nepaņēmu īstenībā līdzi. Tās ir šīs te metāla bļodas, ja jūs esat redzējuši. Grils. Drils? Viņš tā kā grils izstāsta. Grils! Tas nav tas pats? Viņš neizskatās pēc grila, vismaz man. Nē, viņš izskatās šķīvis, pēc pa kuru bļodas. Nē, tā ir panna. Tas ir gongs. Tas ir, nē, viņš domā penna. To Tā kā, penna, jā. Ir reāli tāds, viņš tā kā grils izstāsta, viņam vēl tāds iedobīts, un parasti sēž. Jā, tas ir mūzikas instruments. Jā, tas nav tas. Mums blakus zālē stāv tās bļodas, bet vienmēr sakot to, ko jūs, ja esat redzējuši tādas metāla bļodas, parasti tādā dzeltenā krāsā, vai ne? Sandī, ej pakaļ. Mēs izgriezīsim šito momentu. Ej pakaļ, interesantāk būs stāstīt. Atnes to bļodu šurp. Un violeto vālīti, lūdzu. Jā. Un gaisu. Gaisu atnes arī. Jā, un vienmēr sakot, šīs te ir planetārās bļodas, Himalaju planetārās bļodas, tā viņas sauc tautā, viņas vairāk pazīst kā Tibetas skanošie trauki. Lūk, ir vairākas kategorijas, kā viņas iedalās, tā kā, ja, jo ir šīs te labsajūtas bļodas, kas vienkārši ieskandinot skan, bet šīs te bļodas, kuras es spēlēju un esmu izvēlējusies planetārās bļodas, viņas ir noskaņotas noteiktos hercos. Tas ir noteikta frekvence, kur uzsitot par to bļodu, viņa skan noteiktu. Ļoti jauki. Lā, tu man saliki viņas vienu otrā. Šitā delīt. Tu saplēsi. Nedrīkst darīt. Klausītāji nedzirdēja, bet Artur... Tas metāls, viņš jau plaisas, ja tur rodās. Klausītāji nedzirdēja bez mikrofona, bet Arturs nāca ar tām bļodām un saka, vakariņas gatavas. Roko, tur nav nekas garšīgs. Tevi sauc Roko? Man bija suns Roko. Nu re. Kokars paniels. Arī, jā. Melns. Tā kā mums ir kaut kas kopīgs jau. Jā. Bērnības draugs. Tā tad šī ir Himalaju planetārā bļoda, un šo sauc par tetu. Ja? Viņa skan, viņa ir noskaņota 112,5 hercos. Ja? Tātad herts ir tas reižu skaits, cik viņa noskan viņu ieskandinot. Un saskaroties ar virsmu, kas ir cilvēks, ja, jo viņa nāk uz cilvēka ķermeņa individuālā sesijā, bet, ja ir grupu nodarbība, tad es spēlēju viņu priekšā cilvēkam. Bet, jebkurā gadījumā, super, ka jums ir koka grīda, es par to ļoti priecājos, jo šī vibrācija aiziet cilvēka ķermenī jau pa koka grīdu arī. Tā tad viņu ieskandinot, cilvēka ķermenis, tāpēc, ka mēs sastāvam vairāk kā no 70% ūdens, tiek noskaņots šajā te frekvencē.
Ja? Un tas nozīmē to, ka katra nākamā šūna, kas mums dalās katru sekundi, ja? Tā kā ķermenī mums tā kā ļoti liels skaits šūnu, viņš dalās jau šajā te frekvencē. Un ko šīs frekvences izdara? Tās ieslēdz tādus pašatjaunošanās mehānismus cilvēka ķermenī, kas mums ir dabiski no dzimšanas tā kā jau ielikti iekšā. Un tieši tāpēc arī cilvēki, teiksim, pēc šīm te sesijām jūtās daudz labāk, ja? Tiek sinhronizēta šī te smadzeņu darbība, abu pusložu darbība, ieslēdzās šie te atjaunošanās mehānismi. Un cilvēkiem, kuriem ir stress, kuriem ir izdegšana, kuriem ir depresijas, kuriem ir kādas vainas, vai kuri arī vēlas šo te iekšējo darbu ar sevi veikt, šī te hercu terapija caur to savu vibrāciju, viņa arī atbrīvo ķermeni ļoti dziļi šūnu līmenī, fasciju līmenī, ja, no kā mēs sastāvam. Viņa atbrīvo no šiem te sabiezējumiem un tieši no tā, ko mēs esam sevī tā kā supresējuši šīs te emocijas, ja, tā kā iedarbojoties pilnīgi uz visu ķermeni un arī uz smalkajiem ķermeņiem, jo mēs neesam tikai fiziskais ķermenis. Ja? Mums apkārt ir šis te bioenerģētiskais lauks, jeb aura, jeb sauciet, kā viņu gribiet, bet, teiksim, tava enerģija ir silta, piemēram, maiga, ja? Tas ir tas, kā cilvēks tevi jūt satiekoties. Vai viņam ir labi ar tevi, vai viņam nav labi? Tas, ko tu uzreiz teici, ka mēs arī šeit divatā runājām, ne? Viņam tik laba enerģija. Kad viņi satika. Jā, es varēju teikt reizes, kā satikšu tās sievietes, sajūt siltu enerģiju no viņām. Jā, jo tas ir tas, kā, tieši tā kā tu teici, ja, tā jau ir tā mūsu iekšējā enerģija. Un šīs te frekvence, jā. Un burtiski patiesībā ir tā, ka šie te trauki paceļ tavu iekšējo frekvenci. Viņi noskaņo tavus visus šķidrumus, līdz ar to visus tavus orgānu sistēmas un vispār kopumā visu ķermeni šajā jaunajā frekvencē. Ja? Jo vienā tehnikā nav, piemēram, tikai viena bļoda. Jā, es varu iziet tā kā ķermeni noskanēt tev, kur tev tā kā vairāk uzmanības piesaistīt ar šīm te bļodām, pievērst tā, ja? Pareizāk, bet vienā tehnikā, piemēram, ir 5, 7, 17 bļodas, 27, tās tiek liktas tev uz ķermeņa, uz taviem enerģētiskajiem centriem, ja? Un tā tad skandinātas noteiktu reižu skaitu, un šīs te tehnikas bļodu, teiksim, tās kompozīcijas kādās un kuras viņas lieku, tās ir domātas šiem te noteiktiem mērķiem, ko mēs gribam panākt. Ja? Tu, piemēram, atnāc, tev ir, nezinu, man trūkst enerģijas. Ļoti bieži cilvēki atnāk, man trūkst enerģijas, es gribu atbrīvoties, es gribu atslābināties, ja? Un tad caur šo te sarunu mēs saprotam īstenībā, kur ir tā sakne. Un tad, kad tu jau saproti, kur ir tā sakne, pieliekot konkrētu tehniku klāt, vienkārši tas rezultāts ir wow, tev vienkārši atverās, ja? Bet šeit ir jābūt tehnikai. Tu nevari vienkārši nopirkt mājās vienu no šiem, ja? Piemēram, tu zini, kādam tu... Nē, es ticu, ka jūs mani jautājumi varbūt liekas tādi, bet, un nezinu, tev, piemēram, trauksmi bieži vien, tu sēdi mājās paskandini, tā nevar, ja? Var, jo tieši tā, saproti, kā es vispār sapratu, ka ir tāds piedāvājums apgūt kaut ko tādu. Es aizgāju mācīties kursu par ēteriskajām eļļiņām. Tā kā, es domāju, man forši, man mazi bērni, man ļoti labi noderēs tur, tā kā iedot viņiem, nezinu, dažādas lietas caur ēteriskajām eļļiņām. Un es aizēju uz to pasniedzēju studiju, mācos un skatos, viņai pilni plaukt ar šīm metāla bļodām. Un es domāju, labi, viņa arī neko tā nestāsta, vai ne? Un es iesāku, es saku, kas tās ir? Viņi saka, nāc, tev parādīšu. Un viņi vienkārši tā kā paņem, jā. Klausies. Un man tajā brīdī... Cik labi palika? Tu jau esi vesels viss. Jau ievibrēji frekvencē. Un tad, kad viņi ieskandināja to bļodu un izdzirdēja to skaņu, zini, ka ir tā dzīvē tāds klikšķis, ka tu zini, ka ir viss, šitas ir īstais, ja? Tā kā tev ar vīru. Tev tikko arī bija, Ir.
Tas īstais. Tā man bija ar tām bļodām. Es sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, ko es zinu. Es nezinu, kā es viņu zinu, bet es zinu tieši tas pats, kas Evitai, ja, ka viņa saka, es zināju, ka man tur ir jābūt vienkārši. Un es sapratu, ka es iešu mācīties. Un, zin kā, un, teiksim, tad, kad mēs mācāmies, apgūstam pa līmeņiem, tur ir vairāk līmeņi šai hartas terapijai. Un vienmēr sakot, tad, kad man tā pāriniece, es viņai uztaisu šo hartas terapiju, to pirmo tehniku, un viņa pieceļās no galda, un viņa staro vienkārši. Un es redzu, kā cilvēks mainās. Viņam pat mīmika viņai bija samainījusies. Viņa atnāca tāda norūpējusies, noraizējusies. Zini kā, ka tu visu laiku domā par kaut ko noguris tāds un tam līdzīgi. Un viņa piecēlās, un es skatos uz viņas seju, un viņai vienkārši 7 vismaz gadi ir nost no tā, kas viņai bija tur iepriekš. Saproti, cik ļoti, un es sapratu, cik dziļa ir tā iedarbība, faktiski nerunājot, ja, kā piemēram, ir cilvēki, īpaši vīrieši, kuriem nepatīk runāt par savām kaut kādām lietām, kuri neprot izteikt kaut kādas savas emocijas. Viņi neiet pie psihoterapeita. Un mums nekas nepatīk. Un negribās iet pie psihoterapeita un gadiem sēdēt un runāt. Ja? Nu, tas pats arī, protams, sievietēm negribu tā kā diskriminēt. Bet vienmēr sakot, ka tā ir arī tāda lieta, ko tu principā klusē, jo tev nekas tur baigi nav jāstāsta, bet tās bļodas ar tām savām frekvencēm, viņas jau izdara tieši to, kam tu esi gatavs, saproti? Un tev pat nav jāzina, kas tur notika. Jo es vienmēr saku, tur, kur beidzās zinātne, tur sākās brīnums, saproti? To, ko tu nespēji vairs izstāstīt tā kā ar vārdiem, vai ir viens punkts. Jā, bet Izvēlēt to bļodu. nē, uz plaukstas, tā, lai viņi neskarās pirksti klāt, un tev ir jāuzsit maigi pa šo punktiņu. Viņš ir iezīmēts. Tieši šis te punkts ir noskaņots šajās te frekvencēs. Seņķis vēl palicis. Nē. Kurā veikalā zaktas? Un redzi, atbildot uz to tavu jautājumu, es aizpildēju pārāk tālu, ka vai tu vari iegādāties Var šādu te izskaņot, bļodu. Jā, ja tev ir tas cilvēks, kurš tev var paskaidrot, un tu vari pajautāt kādam mērķim, piemēram, man ir ļoti liels stress, un es gribu atslēgties, piemēram, vakarā, vai tur bērns slikti guļ, un es gribu viņam palīdzēt nomierināties un iemigt. Jā, tad tev visticamāk, ka pateiks, re, kur tev tetiņa, paņem tetu, nopērc, un tu vari skandināt to bļodu, un viņa tev iedos šo te mieru, ja? Jo katra bļoda arī ir ar kaut kādu savu to jēgu un nozīmi, un, teiksim, tieši galvai un domu atslābināšanai ir šī teta alfa, piemēram, ja, kas ieliek jau mūsu šajos te smadzeņu viļņos, kas ir pirmsmiega stāvoklis, ja? Dziļi atslābinoši, un tu tāds, nu, ļoti, ļoti, ļoti patīkams. Mēs visi šeit atslābsim. Īstenībā es pat sajūtu šo efektu, kad bišķi tā aizgāja galvu. Nu, redzi, tu taču sajūti arī, vai ne, spēlējot caur roku, nu, tā kā uz rokas, vai ne, tev jau tā vibrācija iet arī tavā ķermenī. Spēlējot ar roku, neskan baigi labi. Es vienmēr saku, ja jūs šitie apgarotie cilvēki kādreiz nomirsiet, es būšu šokā. Mēs nomirsim. Kaut kāda, bet mēs nomirsim, jā. Es tāpēc esmu mēģinājis Nomirt? šitās sesijas. Mirt arī mēģināju daudz reiz. Bet viņi Tibets trauks saucās, un man tā sieta, viņi gan lika klāt ķermenim tur visur, no augšas līdz lejai, tad vēl gongus izmantoja lielos visādas. Esmu vairākas reizes mēģinājis Liepājā tieši tur. Un kā tev patika? Nu, bija interesanti. Es biju tādā tā kā pussmiegā, kaut kur aizgājis. Jā, jo redzi, tur var sasniegt dažādus stāvokļus, jā, jo ir cilvēki, kuriem ir ļoti aktīvs prāts. Un ir jāsaprot, ka šajā terapijā, pat ja tev ir aktīvs prāts, ja, šīs te tehnikas, kas tiek spēlētas, viņas jebkurā gadījumā uz tevi iedarbosies. Pat ja cilvēks aizmieg, ja, kas notiek visnotaļ tajos gadījumos, kad ir jau trauciņš pārpilns. Un ja, pat ja tu netici tam, bet tie, kuri netic īstenībā, viņi pat neatnāk nekad. Nu, vismaz manā praksē tā ir. Cilvēks parasti saprot, jā, ka viņam patīk, ka viņu rezonē tā doma par to. Bet, jā, tā tad dzīvniekiem, starp citu, arī ļoti patīk un bērniem. Tā kā, kur es paliku? Es aizpeldēju kaut kur. Tie gongi laikam nosita visiem domas. Gongi nosita, jā, starp citu Šitie trauki. iezvanīja.
Bet vienmēr sakot, viņi arī spēlējot, teiksim, nu šo te vidi attīra, ja? Tā kā, jo man mājās viena telpa, kuras spēlēju, un vīrs tāds aiziet, viņam kaut kāds zūmiņš man šķiet, ka kaut kur bija, un viņam vajadzēja telpu vienkārši, kur pasēdēt. Un viņš pēc tam atnāk, viņš saka, tik labi strādā tajā telpā ir, tāpēc, ka viņa jau ir uzskaņota, saproti, tajā, jā, viss, un tiešām tur ir ļoti, ļoti patīkami būt tajā. Šito trauku, to frekvenci, viņu nevar uzlikt, piemēram, kaut kādā YouTube, vienkārši fonā un meditēt, un tā, lai viņa fonā skan. Jeb tas ir tieši tas šķīvis, kas piešķir to. Nu, redzi, YouTube jau arī ir pilns, vai ne, ar visādām šāda te veida, bet tu jau nu, tā kā, tu vari to darīt. Nu, tā ir tā pati skaņa, jeb tā ir tā vibrācija, jeb tas ir tie abi kopā? Abi kopā, tie ir abi kopā, bet, piemēram, nu šeit, kā es tev stāstu, ja, kad ir divi veidi. Jā, jo ir divi veidi, tā kā trauki, ir labsajūtas trauki, kurus tu vienkārši vari skandināt, bet šie ir tieši, kas ir noskaņot konkrētās frekvencēs un likti jau konkrētās tehnikās, lai kaut ko kādam mērķim, ja? Mēs viņu tā kā pielietojam. Pastāsti, ka var arī no atkarībām atbrīvoties ar traukiem. Var no atkarībām atbrīvoties. Man liekas, ka tas ir ļoti aktuāli. Jā. Straumēniem? Nē, es domāju, vispār. Nu, tā kā, jo cilvēkiem ļoti daudz dažādas atkarības ir, un bieži vien ir tā, ka tu vienkārši nevari ar to tikt galā. Nu, reāli tu apziņas līmenī, tu vienkārši nespēji to, nu, tā kā no tā atteikties. Arī kafija ir atkarīga, arī cukurs. Es nerunāju par, nu, teiksim, kaut kādām smagajām galīgi atkarībām, bet, nu, tā kā ļoti daudz mūsu dzīvē ir atkarības, tas bija mans tāds pārsteigums, kad ir, teiksim, speciāla tehnika un teiksim, tur tās sesijas, ja, ka tu vari iet un strādāt, piemēram, ar atkarībām. Un man liekas, ka tas ir superīgi. Jā, bet šeit ir jāsaprot, ka es varu dzinzināt un skandināt tās bļodas, ja, cik es gribu, bet ja cilvēkam pašam jāpieņem šis te lēmums, ka viņš vēlas atbrīvoties. Un manā praksē ir šāds gadījums, kad vīrietis gribēja atbrīvoties no šīm te atkarībām. Tur bija apreibinošās vielas visa veida, ja, un tas viss ir iespējams. Un tā intensīvi pastrādājot, jā, ļoti labi viss ir noticis. Viņš ir sakārtojis visas attiecības ar ģimeni. Viņš ir, nu, kā saka, nu, pilnīgi atdzīvojies. Ja? Tā kā tas arī ir iespējams, cik svarīga ir tā frekvence. Kā, vai ne? Jo redzi, liekas, nu, tas liekas taču tik elementāras lietas. Tā ir bet, frekvence, jā. Jo nu, tas, ko mēs mainām, tas, ko mēs runājam, ka tu maini to iekšējo savu to frekvenci, būtībā tas arī notiek nu, gan elpā, gan skaņā, ja, kad mēs mainām iekšējo frekvenci, jo atkarībām ir ļoti zema vibrācija. Nu, teiksim, tur, tas jau sen ir pierādīts un visādām, teiksim, ja tev ir kauns, vaina, nu, teiksim, šīs te bailes ir ļoti zema vibrācija šīm te emocijām, sauksim viņas tā. Un tad, kad mēs ejam, nu, tātad elpā iekšā vai teiksim, ar traukiem, tad mēs ceļam šo iekšējo savu frekvenci uz augšu. Mēs ceļam uz prieku, uz mīlestību, uz pieņemšanu, ja, un tās ir jau augstās jau frekvences, ja, un līdz ar to, tāpēc jau arī tev sāk mainīties lietas apkārt, ja, kad tu maini savu iekšējo frekvenci un tev vienkārši sāk pievilkties cita līmeņa cilvēki, citi notikumi sāk notikt, ja, un tas ir tas, ko mēs cilvēkiem tā kā piedāvājam piedzīvot, ja, kad tu vari savā dzīvē vienkārši nu, piesaistīt kaut ko jaunu. Tu gribi uzsākt biznesu, tev ir kaut kāda ideja, tev nekas nu, tā kā neizdodas, tev nesanāk. Un tu mainot savu iekšējo frekvenci, vienkārši piesaisti to jauno nu, savā dzīvē. Un, protams, ir svarīgi arī atbrīvoties no tā vecā. Ja, jo tas, kas mums nu, tā kā velkās līdzi, ja, tas to jauno kaut ko. Tur jau ir tas svarīgi, man liekas, arī cilvēkam saprast, ka viņš tagad aizies, viņam kaut ko paskandinās, viņam tur izmainīsies dzīve. Tā arī gluži nestrādā. No iekšā jāsamaina sev arī taču. Pirmkārt jāsagrib, jā, viņš aiziet izmainās, bet ja viņš pēc tam turpina darīt kā bija, viņš jau tāpat paliks tāds pats cilvēks. Viņam pilnīgi ir apzināti jāpieņem tas, ka viņš mainās, ka viņš būs cits cilvēks.
Protams, tas sākās, visas pārmaiņas tavā dzīvē un visi notikumi tavā dzīvē sākās ar tavu lēmumu un ar tavu rīcību, vai ne? Apzinātību. Un Kad tu apzinātība. Tā ir apzinies, tā kad apzinātība, tu kaut ir... ko gribi mainīt, šis mani vairs neapmierina. Kur es atrodos, ja, kā es dzīvoju, un es pieņemu šo lēmumu, kad es apzināti gribu izmainīt kaut ko savā dzīvē. Un tas arī ir tas posms, kad cilvēks ir gatavs sākt strādāt ar sevi un tagad es teicu, ieraudzīt tās un atzīt un dziedināt tās savas ēnas. Jā, tās savas ēnas puses, ko es visu laiku esmu slaucījis zem paklājiņa apakšā. Jā. Man ir sūdīgi, es iedzeru glāzīti, man ir tur stress, es uzpīpēju. Bet tas ir, būsim godīgi, tā ir tāda nomaskēšana. Man liekas, pārsvarā cilvēkiem vispār ir bail satikties aci pret aci, vai ne? Tāpēc, kad realitāti. Tieši tā, tāpēc, ka tas ir viss nepatīkamākais, viss tāds, nērtākais, ja, kad pašam sev atzīt, jā, kad man ir tā, es esmu tāds, es tā jūtos. Ja nē, tu tā kā robots vienkārši darīji kaut kādus pieradumus, ko tu esi dzīves laikā iestrādājis, un tad grūti atbrīvoties. Bet tāpēc, ka tu dzīvojies laiku ar zemapziņām, tiklīdz cilvēks sāk apzināties, viņš var izmainīt principā jebko dzīvē. Es tā uzskatu. Pilnīgi visu. Es arī uzskatu tā. Es piekrītu. Jo es uzskatu, ka cilvēks, jebkuram cilvēkam ir milzīgs potenciāls, tāpēc, ka mēs esam radītāji un vienkārši tad, kad tu sāc apzināties to radītāju sevī, ka tu esi tas, kas rada savu dzīvi, un principā viss tas, ko tu redzi sev apkārt, tu to esi radījis pats. Tavs domas. Jā, caur sevi tas viss ir pievilcies, jā, un tas ir radies, un tie cilvēki, kas tev ir apkārt, un tu nevari nevienu vainot, kur tu atrodies, ja, tajā konkrētajā brīdī, jo tu pats esi par to atbildīgs. Un tad, kad tu to saproti un kad tu uzņemies to atbildību, saki, jā, es saprotu, ka es esmu radījis šo te, kur es atrodos, jā, bet tagad es esmu gatavs radīt kaut ko jaunu. Un tad ir tas brīdis, kad cilvēks ir gatavs iet iekšā, strādāt ar sevi, iziet cauri tam visam, teiksim, kas ir jāatstāj, jāizstrādā. Tas bieži vien ir ļoti sāpīgi. Tās ir emocijas, asaras, tur var būt dusmas apakšā, viss kaut kas, ja, ko tu vienkārši izlaid no sevis ārā un tu atbrīvo vietu tam jauniem ienākt. Bet ir arī tādas nopietnas, tādi stipri gadījumi, kad cilvēkam jau palīdz tikai medikamenti, jā, tur kaut kādas ļoti stipras trauksmainās depresijas un tādas lietas. Viņas arī kaut kā kombinācijā ar, nezinu, jo tur jau strādā psihiatri, kas ir. Jā, jo redzi, kas ir, ka šīs te abas prakses, viņas var būt atbalstošas. Protams, ka ir jāskatās individuāli, ļoti individuāli, bet manā praksē ir arī tādi cilvēki, kuri lieto šos te antidepresantus un saprot, ka īstenībā tas jau nekur neved, ka viņiem tie medikamenti tā kā ir izrakstīti, vai ne, un nekas jau nemainās. Viņi tikai apēd kārtējo zāli, ja, un viņiem ir jādzīvo tagad, nezinu, cik ilgi visu mūžu tā jādzīvo, jo ja tu nekustini to visu, kas tur ir, jo kas ir depresija, ja, tas ir supresētas emocijas, ko nav bijis iespējams tā kā izteikt, un bieži vien cilvēks pat nesaprot, ko tieši viņš tā kā nav izteicis, ja, kas ir tās situācijas, kas tur ir dziļumā, un tad šīs tehnikas ir ļoti neinvazīvs veids, kā veselīgā, dabiskā veidā neēdot šo te, protams, visam ir sava vieta, ja, es negribu tur arī neko noliegt, ne medicīnu, neko, bet redz, kā ir, es uzskatu, ka viss šis te var būt kombinācijā. Ja vien tam cilvēkam pašam ir iekšējā rezonance, ka viņš grib kaut ko tādu pieslēgt, ka viņš grib darīt, un ka viņš tomēr grib izkāpt ārā no tā medikamentu ņūga, ja, jo kas notiek? Tu ēd medikamentu pēc medikamenta, tad tu paņem tās blaknes vēl ārstē ar citiem medikamentiem, nekad tu nevari izkāpt. Tas ir tikai un vienīgi tā kā tas iekšējais jāsaprot, ka nekas pats no sevis nemainās, bet vienkārši tev jāskatās ir iekšā, jāver tā Pandoras lāde vaļā un vienkārši kriksīti pa kriksītim, jāvelk ārā, jo labs terapeits, teiksim, ja, viņš nekad neforsēs cilvēku, ja, šādos te stāvokļos tas nav nepieciešams un kā saka, ļaus tai nervu sistēmai iet to savu ceļu, ja.
kā saka, jo nervu sistēma palaiž cilvēku tik tālu, cik viņš ir gatavs tajā reizē iet, un tas nav par spēku, tagad mēs tev atlauzīsim vaļā, kaut ko tev tur tagad ārstēsim, ja? Tas absolūti par to nav. Tas viss ir ļoti tādā smalka tā robeža, ja? Un viņu ir jājūt. Tāpēc ir baigi svarīgi īstenībā izvēlēties un saprast arī tieši tāpat kā jebkuru speciālistu no manikīra līdz ārstam, ja? Kā saka, kā tu vispār jūties tajā konsultācijā, vai kā tu jūties pēc tam izejot ārā no tā kabineta, vai tev paliek labāk, jo, piemēram, labi, neko. tas ir ļoti individuāli un jāskatās, ir tiešām, lai tev ir okay. Individuālā sesija. Ja, vienmēr šādos gadījumos nekad neiesaku iet uz grupas, teiksim, nodarbību vai braukt uzreiz uz kaut kādu 10 dienu retrītu, ja, ar šādām, teiksim, smagajiem, teiksim, gadījumiem, kas ir ar diagnozēm smagām un tā tālāk un smagiem medikamentiem, jo principā arī terapeitam ir jāzina, jo mums ir, piemēram, elpošanā ir noteiktas, teiksim, saslimšanas, kur, tātad mums arī ir, tātad stop, jā, un mēs nevaram, teiksim, strādāt tur, piemēram, tur šizofrēnija, jā, un tā tālāk, jā, kad bipolārie traucējumi, tātad ir kaut kādas, noteiktas diagnozes vai sirds, teiksim, ar sirdī problēmas, ja cilvēkam, kur mēs, tātad neejam tālāk, bet katrā ziņā, tā kā Sandija teica, tas vienmēr ir ļoti individuāli, un tas nenozīmē, ka šie cilvēki nedrīkst elpot. Protams, ka viņi drīkst, jā, bet tas ir ļoti, teiksim, tādā, stingrā, kā saka, terapeita uzraudzībā, ļoti, teiksim, sākot ar pavisam mierīgu, lēni, jā, teiksim, vērojot, kā viss tas process notiek, jā, kad neviens, teiksim, speciāls terapeits tev neliks tagad iet aktīvā, dziļā, jaudīgā, nenormālā elpošanā, jā, kad, ja tu esi tādā, stāvoklī, teiksim, sākotnējais, teiksim, izejas punkts ir šis, tāpēc, jā, svarīgi ir kāds terapeits, protams. Es vēl gribēju piebilst īstenībā, ka kā mums cilvēkiem ļoti raksturīgi ir sākt meklēt palīdzību, tad, kad jau ir reāli slikti, ja? Tad, kad nevar vairs izturēt, medicīna nepalīdz, un vienmēr sakot, un tad ir tas krīze, ja? Tā mēs parasti evolucionējam. Bet es gribu uzsvērt arī to, ka šie te trauki un citas prakses vispār, kas ir pieejamas un kur cilvēkam ir iekšējā atsaucība uz to, viņas jau var darboties kā preventīvie terapijas veidi, ja? Kad, lai atbalstītu savu ķermeni, jo visiem ir stress, visiem ir kaut kādas lietas, vai ne visu laiku tā kā vāvera ritenī, un gribās izkāpt kaut kādos brīžos no tās savas ikdienas ārā un iedot sev bišķiņu to atbalstu. Un tā vietā, lai, piemēram, arī balītai ar draugiem ir riktīgi laba terapeitiska tā kā iedarbība un viss ir baigi priecīgi, bet paņemt bišķiņu to fokusu arī pievērst tam, ka rekur ir tā. Un es varu sev iegūt gan brīvu brīdi, gan arī labumu. Tajā jau laicīgi tā kā paskatoties, man tur tā kā nepatīk tā sava sajūta, ja, iekšējā, vajag kaut ko izdarīt. Un tad saprast vienkārši, kas ir tās lietas, kas tev darbojās, ko tu vari sev iedot, pat ja tie nav trauki, pat ja tā ir tikai pastaiga pa mežu. Tas arī jau ir ļoti daudz, ja. Tā kā, jā, tas preventīvais faktors arī ļoti labi darbojās. Labi, es domāju, mēs varētu vēl otru daļu uztaisīt. Vēl būtu daudz par ko runāt. Varbūt mēs uz beigām ejam un uztaisam to 5 minūšu mēģinājumu visu kopā. Jā, jau tā palidoja, tiešām Es domāju, varētu jau jātaka varbūt mēs slāpēt. Saliksim tos punktiņus ar to, kad kāpēc mēs izvēlējāmies to kombināciju skaņa un elpa, jo mums principā ir katrai tas savs, teiksim, tas savs, ko mēs, teiksim, strādājam, bet redzam to ieguvumu arī, teiksim, no tās otras, teiksim, tehnikas un terapijas. Un, ja elpa ir tā, kas tā kā paver vaļā to Pandoras lādi riktīgi, ja, reizēm pat tā kā diezgan strauji tas notiek, bet tas vienalga vienmēr ir tā kā pēc cilvēka šīs te
gatavības, vai ne, pakāpes, un tu, nu, tā kā, tu nevari sev nodarīt pāri, jo tev vienkārši, tev zemapziņa jau nelaidīs tālāk, cik tu esi gatavs tajā reizē pacelt. Saprotat to, kad visuma, likumi strādā jebkurā gadījumā, tev iedos tik, cik tu vari panest, vai ne? Un arī tajā katrā elpošanas sesijā, tik, cik tev atver vaļā to, teiksim, Pandoras lādīt, ko tu tur izvelc ārā, ja? Tad, tu esi tam gatavs, pat ja tev liekas, ka tev tur gāžās pāri vienkārši ūdens kritums, ja? Bet tu saproti to, ka tev ir bijusi tā gatavība. Tad savukārt pēc tam ar skaņu. Jā, skaņa atkal ir tā, kura iedod, tātad ar elpošanu tu esi kaut ko izņēmis ārā, tu esi kaut ko palaidis un paliek tukša vieta tajā, tā kā jebko, ko mēs atbrīvojam, ne, tur veidojās šī te tukšā vieta, un savukārt trauki ir tie, kuri aizpilda jau tās plaisiņas, tās vietiņas, tos tukšumus un ieliek tur kaut ko vietā, jo ja viņi paliek tukša, tad tur jebkas var ienākt tajā visā vietā, bet mēs izdarām šo te darbu, ka viņš jau tiek aizpildīts un dziedināts, ja, caur šo te frekvenci. Un tādā veidā cilvēks paliek arvien veselāks iekšēji. Viņu vairs netrigerē, tur, piemēram, vīra kaut kādas vai sievas kaut kādas, tur, es nezinu, tur uzvedības, ja, vai kaut kādi, kas iet pa apli tās šīs te reakcijas un tam līdzīgi. Tā kā paliek labāka šī te dzīves kvalitāte vispār, ja, un tā kā skatījums uz lietām, uz cilvēkiem un vispār tā kā uz to, kā man ir komfortabli, un tur veidojās šī siltā enerģija, tāpēc, ka tev iekšā pašam ir labi, un tev ir gatavība tā kā dalīties ar to, un cilvēkiem ir ļoti patīkami, tavā laukā tā kā uzturēties, vai ne? Tā, un veidojās visi apstākļi, visas iespējas, forši cilvēki nāk acījājās, tie, kas vairs nedara, tā kā atbilstoši tavai frekvencei. Es nezinu, kā viņi, nekā savādāk. Jo redzi, kā tu arī saki, ja visi šie te vārdi par to retrītu, nāciet tur ieskatieties sevī dziļāk, bet zini, ko es esmu sapratusi arī savas prakses laikā, ka man bieži vien vispār pat nav to vārdu, kā lai nosauc to, ko es jūtu, ko es gribu tam cilvēkam vispār pateikt, kādas ir tās sajūtas. Mums ir tik aprobežots tas vārdu krājums, godīgi sakot, ka tiešām, jā, ja es varētu caur sajūtu to nodot, vienkārši tur tā kā ekspložens riktīgs būtu. Jo man viena klienta, viņa atnāca uz elpošanas sesiju pirmo, un viņa man pēc tam saka, Evita, tā nav nekāda elpošana. Es nevaru pat pateikt, kas tas ir, kas tas vispār ir. Tā kā, jo katrs saņem savas dāvanas un tas ir katram jāizmēģina, katrā ziņā es novēlu arī tev un puiši arī jums noteikti pamēģināt šo tehniku, kas ļoti atšķirās no Vima Hofa, jo Vima Hofa tehnika vairāk ir tāds ikdienas atbalsts, es teiktu, un kas ir ļoti svarīgi, jo es pati elpoju Vima Hofu ļoti bieži, tā kā vakaros vai no rītiem, un tas dod fantastisku enerģiju vai atslābumu, kā vajag, ja? Bet tieši dziļās tās elpošanas tehnikas, kas ir tā kā šī te integratīvā, ja, tā nav ikdienas tehnika, un to bez terapeita klātbūtnes nav vēlams izpildīt, ja, mājas apstākļos, bet tas ir kaut kas, ko katram ir jāpiedzīvo noteikti. Noteikti būs jāpamēģina. Es mēģināšu varbūt svētdien pievienoties, ja sanāks. Labāk jau rīt. Rīt nesanāks. Labāk rīt. Tātad tu vēl neesi gatavs. Nav lemts tad jau pagaidām. Vai skatīšos jūsu video kaut kur, varbūt mācat tāpat? Ir internetā varbūt? Tu neizjutīsi frekvenci. Enerģija. Jo redzi, tas, ko nozīmē tā kā internetā kopā ar kādu pēlpot, kas nav online, bet ir kaut kāds ieraksts, tas ir pilnīgi savādāk. Bet, teiksim, dzīvajā, kur mēs jau esam tavā tūmā, tu esi mūsu laukā un tu esi tajā visā pasākumā, tas ir pilnīgi savādāk, ja? Zoomā. Un arī šīs tehnikas ir dažādas, ar ko mēs strādājam. Tad mums ir, kāpēc, teiksim, es ieteiktu rīt nākt, jo rīt mēs klasisko integratīvo elpošanu elposim guļus stāvoklī, bet svētdien mums būs jau transa elpošana, kas ir elpošana stāvus.
Tā kā tehnikas ir dažādas, ir pāru elpošanas tehnikas arī fantastiskas, un tāpat kā ar traukiem ir dažādas tehnikas, arī mēs izmantojam elpošanā dažādas tehnikas, un šajā retrītā tad mums jau ir, par cik ir sācies, nu tā tad šis te ugunīgā zirga gads, tad mums, lai viņi iegrieztu svētdien, tad mums būs dinamiskā stāvs elpošana, jā. Tad es drīkst pievienoties, vai ne? Par to parunāsim pēc Parunāsim pēc tam, tad labi. Tad pamēģināsim nelielu Uzelpot mini-sesiju. pamēģinam. Iekārtojieties ērti. Pamēģināsim Man viss uzelpot. podkāsts jau bija ērti, īstenībā ļoti interesanti tēma. Kristap, gribi mikrofonu? Tātad. Gribi elpot? Elposim somatisko elpošanas tehniku. Mikrofoni, Kas ir būtībā nu, tātad arī aktīvā tātad elpa ar elpas aizturēm. Nu, tā kā principā līdzīgi varbūt kā Vima Hofa elpošana, bet nu, pilnā sesija ilgs stundu. Bet mēs pamēģināsim. Jums ir laiks? Un, jā, šo tehniku var izpildīt arī sēdus, nu, tā kā ērti iekārtojoties, jā, tā kā. Es varbūt paspēlēšu trauks fonā. Uzlikšu uz naudas, man ir jāuzliek kaut kas apakšiņā, lai mīksts ir. Protams, ka uz naudas. Dolāri, Ievibrē mums daudz Ielpa. naudas. Ielpa ir strauja un caur savilktām lūpām tā kā tūtiņā. Un izelpa ir, mēs atlaižam žoklī. Nu, tā kā caur salmiņu, respektīvi, ir ielpa. Un tātad ielpa mums būs intensīvāk, jo tad, kad mēs elpojam šo te aktivizācijas elpu, jā, tad mums ir svarīgi, lai ielpa būtu tā kā, nu, aktīvāka, jā, intensīvāka nekā izelpa. Jā, izelpa ir vienkārši, es atlaižu. Mēs jau darām. Vai kāds var uzņemt laiku? Ja mēs 5 minūtes? Tas bija instrukcijas. Pagaidām tā instrukcija, ne? Mēs vēl... Jā, šī bija instrukcija. Jā, kur ir, jā. Tātad. Tas nav mans. Jā, tad paliek sausa mute, un tas ir atkal, nu, teiksim, tas, ko es teicu, ka prāts mēdz pretoties, jā, un viņš tā saka, tev taču ir izkaltusi mute, beidz elpot, padzeries. Bet mēs ejam tam pāri, jā. Tas ir svarīgi saprast, ka mēs tā kā ar savu prātu pasakam, stop, es tagad elpoju, viss ir kārtībā, man nevajag padzerties. Un vienkārši ejam iekšā procesā, un tad, kad es teikšu elpas aizture, jā, tad es teikšu elpas aizture ielpā. Un visu, un tajā brīdī jūs ielpojat, aizturat elpu, un paliekat tur tik ilgi, cik jums tas ir komfortabli. Ja, nav nekāds rekords jāuzstāda šeit šodien, bet vienkārši, nu, tā kā pajūtat to sajūtu, kā tas ir padziļināties sevī. Tā. Gatavi visiem? Gatavi. Nu, tā Es jūs palīdzvarošu ar traukiem, palīdzēšu jūs galvām. Astiņas ciet, aizaram acis un sākam elpot. Un mēs katrs ejam savā tempā, bet atceramies to, ka elpa ir bez pauzēm. Tikko beidzas izelpa, sākas ielpa. Tikko mēs ielpojam, mēs izelpojam. Un mēģinam elpot ar visu ķermeni. Ne tikai krūšu kurvī, bet mēs paplašinamies. Arī vēderā ir šī telpa, arī uz sāniem mēs jūtam šo te paplašinājumu.
Un, ja ķermenī rodas kādas sajūtas, tā var būt tirpoņa rokās, vai kājās, vai sejā, tad tas ir ok, viss ir kārtībā. Un var mainīties arī ķermeņa temperatūra. Var palikt siltāk vai vēsāk. Vēl 4 minūtes. Aiziet. Jā, dzīvnieki mēdz uztraukties. Ielpa caur savilktām lūpām tūtiņā un izelpa atlaižot žoklīti nedaudz brīvāk. Ļoti labi, mālači, jums ļoti labi izdodās. Tikai vēl 3 minūtes. Aiziet. Turpinam elpot. Es eju savā tempā. Var noreipt galva, tas ir ok. Vēl 2 minūtes. Aiziet. Es noguru. Aiziet. Elpojam vēl 1 minūte. Es zinu, ka viņiem būs labs miegs. Trīsdesmit sekundes. Piecpadsmit. Aiziet pēdējās ielpas, izelpas. Elpas, aizture, ielpā. Es ielpoju un aizturu elpu tik ilgi, cik man tas ir komfortabli.
Garu izelpu caur muti. Pāriet uz atslābinošo daļu. Ieelpa caur degunu un gar atlaidoši izelpa caur muti. Caur degunu un gar atlaidoši izelpa caur muti. Un sajūti, kā tu šobrīd jūties, var noskanēt savu ķermeni. Iespējams, ka tu sajūti mieru, atslābumu. Un, ja bija aktivizējušās kaut kādas ķermeņa daļas vai kaut kāda sajūtāt šo te tirpoņu vai galvas rēpšanu, tad tam vajadzētu pamazām pāriet arī. Un var pasmaidīt sev un visai apkārtējai pasaulē. Un lēnām atvērt acis. Es dzirdēju, kā Artūram dvēseli aizlidoja. Tev atnāca atpakaļ. Kā jūs jūtaties? Šis ir patiesībā baigais darbs. Ļoti relaksējoši. Es noguru no tā realitātes. Jā, bet iedomājies, ka Krosas īstenībā ir vēl klausies. ilgāk, vai neelpo. Nu, jā, 10 minūtes ir elpa, un tad ir elpas aizturjā. Tā stunda. Jā, Vima Hofa ir bišķi vieglāk izdarīt, jo tas ir, man liekas, ātrāki tie seansi. Man liekas, bija 3 reizes. Jā. Bet tā sajūtas ļoti līdzīgas. Man uz beigām bija tā, ka man sāk tā kā kņudēt rokas. Iekšā tā kā liekas tā kā elektrība iet cauri plaukstām. Tāda sajūta. Un pēc tam, tad, kad tā elpa ir ievilkta, tad gribās pilnīgi tā kā, nezinu, man vienkārši gribas tā kā staipīties. Tāda sajūta. Es nezinu, kāpēc gribās izstaipīt. Ķermenis reaģē, redzi, uzreiz jau. Ķermenis pieslēdzās un sāk reaģēt. Tev saslēgums notiek.
ka nav ērti, jā, protams, ka nav ērti iekšā ārā elpot. Pat tāda bišķi paniciska sajūta, jo ķermenis tāds, kāpēc man jāelpo tik ātri, kāpēc, kas notiek, kāpēc es esmu tādā ritmā. Un vēl ko es sajūtu, ka es elpoju, man ir tāds tā kā smagums šī pusē, un es tagad padomāju, man īstenībā tieši traumāts plecs kreisais ir. Varbūt viņš kaut kā vilkās, nevar saprast, kāpēc, jo es tas sēdēju, es domāju, kāpēc man šitā, es jūtos, ka man kaut kas ap plecs. Labi, un jā, tā paniciskā sajūta bišķi ir, jo tu kaut kur steidzies un elpo ātri, un es domāju, tad prāts, viņš tāpēc domā, kas notiek. Es biju mēģinājis šitādi, es teikšu godīgi, bija internetā atrada, kad cilvēks telpo, un es mēģināju dažas reizes, un tā grūti bija, jo vajag jācīnās uz telpošanu, jo liekas, ka tu pa pusē jau tā kā ej prom vai ko, un tā kā iekšā ārā. Man tāds sajūtas, tāpēc arī ir tā ka tu esi šeit, tā ka ne, un tad prāts viņš cīnās ar sevīm. Un kad jau ievelk elpu, tad jā, jau palika daudz vieglāk, es varēju to elpu īstenībā turēt, jo es jūtu, ka man elpot nevajag, esmu sāpojies tik daudz to skābekli, ka man kādu laiku nevajadzēs elpot. Un tad jau tā nomierinājās, tas pavisam viegli palika, un tagad jau pavisam viegli. Tā ka jau smaidīt un smieties gribējās. Tā ir man pieredze. Super. Grūti bija, vai ne? Bija grūti. Es reāli tā krosiņu noskrēju tā pa mežiņu. Tas ir patiesībā tas ir ļoti smags darbs elpot. Absolūti. Ja kādam liekas, ka tas līdzīgi kā joga, piemēram, jogu es esmu bijusi vairāk kārt un es esmu iznākusi no turienes ārā. Tiešām liekas, ka kas tur joga vai ne, vai nezinu, kur kickboks, tas ir spēks vai ne, bet kas tur joga, bet kad tev pareizi novirz visi tie ķermeņi, visi tie muskuļi, visi tiešām sāp un arī šoreiz tev liekas, kas ar elpošanu, tad tas ir smags darbs, dārgie cilvēki. Es jums varu apstiprināt. Gribēju piebilst. Ja ir depresija vai kas, kādam vai slikti jūtās vai kaut kas nepatīk dzīvē, tad nekas nav viegli. Vajag iet un izcīnīt to labsajūtu ar to pašu šito elpošanu. Viņi ir jāizcīna, tur ir jācīnās. Tiešām tā kā tāds sports, vai es skrienu, vai kaut ko daru. Un man es vienkārši pats esmu kaut kādai pieredzē gājis cauri. Un jāpiespiež sev izmainīties tajā brīdī, lai arī cik nebūtu slikti, jo kad tu esi tik zemā enerģijā, tad visgrūtāk ir. Un tāpēc ir jāizcīna. Cilvēkam jāiemācās izcīnīt tomēr to labsajūtu arī. Es gan teiktu tieši pretēji, ka nevajag cīnīties, vienkārši ļaujies un dod tam visam vietu, kas tur ir, saproti. Un es gribu teikt to, ka katrs cilvēks izvēlās to savu metodi, jo ir cilvēki, kuri atnāk uz skaņu, ja, kur viņi saprot, ka viņiem ir šis te variants. Ja. Citam gribās elpot, citam gribās pušot tur kaut ko tur. Ja, tas ir atkarīgs ļoti no cilvēka. Un nevienmēr tas nozīmē cīņu. Pārsvarā tas nozīmē padoties tādā labā ziņā, ja, un paļauties vienkārši. Un iedot vietu visam tam, kas tur nāk ārā un paskatīties uz to kā uz normu. Man tā ir, un tas ir ok šobrīd. Jā. Varbūt jāiemācās vairāk atslābt, jo man bija jāpacinās uz to elpošanu. Bet es tagad sapratu, kāpēc jūs strādājat tandēmā, jo tas tiešām ļoti palīdzēja, kad fonā ir vēl kaut kas, jo ja tu tikai dzirdētu to, cik tev ir smagi šobrīd elpot, bet tā tev vismaz kaut kāds, nezinu, fokus, man liekas, novēršās. Jā, palīdz tās domas novirzīt kaut kur citur. Tā kā ieved tādā nelielā transā. Bet vēl viens, loģiski mēs tad apgulties īsti nevaram, bet es šito gribētu reāli gulēt maksimāli uz kaut kā mīksta, un tad tu vari tā pilnībā relaksēties, jo, teiksim, kad šitāds sēdi, ir ļoti grūti tā pilnībā tā kā saļumt, un man gribējās vienkārši tā, kad es palieku tā kā ola, jā. Tur tā lieta, jā, ka tas ķermenis viņš ir maksimāli ērti jāiekārto un jāatbrīvojas, ja, un tieši tāpēc šīs visas prakses notiek guļus stāvoklī, ja, jo lai viņš ir maksimāli atslābis. Lai nav pretestības, ja, jo mazāk ir pretestība, jo labāk elpo. Es tagad atradu, paskatījos, kur tas bija, kur es mēģināju Soma Breath saucās. Jā, šī ir somatika, jā. Somatika, jā. Es tāpēc, ka pilnīgi tas pats bija, ko es darīju. Jo integratīvo elpošanu, es saku, ir grūtība, tā kā parādīt, jo tās nav 5 minūtes, tā ir pusotras stunda vienkārši. Jā. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir vienkārši jānāk un jādara. Bet somatika ir ļoti forša, jo viņiem ir tā ikdienas tehnika arī, kas ir 30 šīs te aktīvās ieelpas un 30 atslābinošās. Un
pa vidu ir tā elpas aizturē, ieelpā, pēc tam izelpā, un arī ļoti forši palīdz to spriedzīti, nu, no ikdienas, kā saka, nu, izslaucīt ārā un vieglāk dzīvot arī ir. Viņi es- tieši darbojās ar Wim Hofu īstenībā. Viņi jau kopā darās, un es Jā, jā. somatiku, un Wim Hofs viņa jau līdzīgā. Viņam ir katram savs stils, bet viņi, cik es redzēju, Nu, visas tās elpošanas metodas, nu, viņas visas ir saistītas, tāpēc, ka tās, Mhm. tā visa ir šī te apzinātā, savienotā elpa, bez pauzēm. Ja? Tas tur, cik ilgi, ja, tur, vai tu aiztur elpu vai neaiztur, ja? Nu, kā kurā tehnikā, bet, nu, principā, nu, holotropā elpošana ir 3 stundas. Un Jā, tā kā bez pārtraukuma aktīvā elpa. Es domāju, tas pats Vims Hofs ne jau viņš pats izdomāja. Es domāju, ka noteikti tas viss ir jau ļoti sens. Kaut kas viņš vienkārši varbūt uzraka. Un varbūt tā tieši viņa metode, nu, tie seansi, jeb cik ilgi viņš to dara, varbūt to viņš ir kaut kā Protams. uztaisījis pa savam. Es Bet es domāju, tas pats es arī koncepts es gan jau ir kaut kas nedomāju, jau ka sens. nu, teiksim, tas pats Grofs vai Leonīds Ors, ja, kas aizsāka tur rebirthing, ja, tehniku, nu, tas nav, tie ir 50. gadi, ja, bet nu, es neticu, ka pirms viņiem, ja, ka nebija nu, cilvēki atklājuši, kas ir, kā elpa strādā, vai ne? Nu, tas nav vienkārši iespējams. Un, protams, ka viss jau, kā saka, kolektīvajā tajā laukā, tas viss jau eksistē. Vienkārši kāds to spēj tā kā nolasīt un parādīt un, tā kā saka, un iedot citiem, jo tas viss jau visu laiku ir bijis, ja, un pieejams ir, nu, tā kā saka, elpa ir tas instruments, kas tev vienmēr ir līdzi, ja tu esi, nezinu, stresā, ja tu esi panikā, ja tev ir augstī vai tev ir karstī, ja tu vari vienkārši izmantot elpu, lai šo visu, nu, tā kā, nu, neutralizētu tajā pašā brīdī, ja. Tāpēc vienkārši mums pietrūkst šīs zināšanas varbūt par to, ja mums to skolā nemācīja, kā mēs varam ar to strādāt, kā mēs varam sev palīdzēt, kā mēs varam iegūt enerģiju, kad mums viņas nav ar elpu, kā mēs varam atslābināties, kad mēs esam satraukušies tikai ar elpu, ja, un ja bērni to zinātu, ja, tas būtu jau fantastiski. Tas ir tas, ko es savām bērnu grupiņām stāstu, jo es ar traukiem strādāju arī ar bērniem, un viņiem mega, nu šitā vienkārši. Viņi ir tik tīri, viņiem ļoti tas atsaucās, un arī ļoti daudzas lietas mainās dzīvē. Pat tos, kurus skolā bulingo, viņi atnākot uz šīm te frekvenču mūsu tikšanām, viņiem nomainās šis te, jo mainās viņu tā iekšējā frekvence, un viņš paliek negaršīgs tiem pārējiem. Viņš vairs nesatraucās par to. Un tur arī notiek šis te darbs, ko es daru, jā, es viņam arī stāstu, kā ar elpu strādāt. Kā viņi var sev palīdzēt ikdienas situācijās, un es vēlētos kaut katrs vecāks to varētu nodot savam tam bērnam, ja? Tā kā regulēt pats un iedot jau kopš bērna kājas to vecākam, bet bērnam, ka lai viņš zina, ko viņš var darīt lietas labā. Tā kā šis ir baigi forši. Tā kā puiši, ja jūs elpojat, tad saviem bērniem jau no maza vecuma tā kā stāstiet, ko un kā, caur kuriem elpot vienkārši kopā, tas ir vislabākais. Jā, tiešām, jo viņi jau ņem piemēru tā kā no vecākiem. Un tieši tas, ko arī Evita teica par to, ka tās prakses jau sen ir bijušas, jā, tieši tāpat arī trauki, viņas jau ir spēlējuši šie te senie Tibets mūki kopš seniem laikiem, jā, gadu tūkstošiem ilgi, un vienkārši es ticu, ka ir tādi periodi vispār pasaules kaut kādos ciklos, kad ir nepieciešams šīm te zināšanām iznākt ārpusē, lai tā kā transformētu, palīdzētu šiem te cilvēkiem transformēties dažādos veidos, un tieši tik, cik individuāli mēs esam un dažādi mēs esam, tieši tik arī šīs te metodas ir, jā, vienam dar caur prātu, otram bezapziņā kaut ko viņam dar tur padarboties, un citam hipnozē, jā, un zemapziņā un regresijās, jā, citam atkal ir astroloģija un numeroloģija dara, jā, tā kā visam ir vieta būt, to es gribu teikt. Un katram novēlam atrast to savu to tehniku, to savu pieeju, jo šobrīd gan ir tiešām pienācis laiks, kad, nu, principā neviens vairs nevar palikt malā, jo, nu, tā kā ir pieprasījums. Nav laika vairāk! Ir pieprasījums, jā, kad tā frekvence ir jāmaina, un vienkārši visiem, kas to sajūt, vienkārši meklējiet savus šos terapeitus, meklējiet savas tehnikas, savas metodas, jo viss ir strādājoši tas, kas, nu, tev norezonē, vai ne? Tāpēc tas ir ļoti svarīgi tiešām, nu, tā kā sajust ar sirdi to impulsu, kad
yes, nu tā kā, un ja jūs sajūtat, kad ieraugat kaut kādu tur pasākumu, ieraugat retrītu, ieraugat kaut ko, ja tur, un jums tā kā atkļi kājacē, jā, atsaucās, tad vienkārši jādara. ejiet un darat, nevis ar prātu izlemt, ja, kad es tur tagad iešu tur vai tur, bet tieši ar šo vietu, nu tā kā sajust, kad tas ir mans, ja, kad man ir tur jābūt. Jā, tā arī ir tā iekšējā intuīcija īstenībā, kas aizved pat īsto ceļu. Jo tiklīdz mēs pieslēdzam to prātu, kā, kur, kāpēc, kā es tagad Kāpēc to tik tālu izdarīšu, jābrauc? kāpēc tik dārgi, vai kā es tur ko. Bet nē, ja ir bijis šis pirmais impulss, viņu ir jāķer un jādara. Un īstenībā, jo cilvēks vairāk šādi te dzīvo pēc tā pirmā impulsa, jo viņam nu, tā kā atverās visi ceļi. Un ko es vēl gribu pateikt, īstenībā, kas ir ļoti svarīgi, darot šīs te prakses, tie cilvēki īstenībā zinās, kuri ir sasnieguši visu savā dzīvē. Viņiem ir biznesa, viņiem ir ģimene, viņiem ir bērni, viņiem ir auto, viņiem ir māja, viņiem ir viss šis materiālais nodrošinājums. Ja? Bet nav laimes iekšā, nav apmierinājuma, nav gandarījuma, kaut kas pietrūkst. Kāpēc man viss ir, bet man nav kaut kas vispār, tā kā es nejūtu to prieku, ja, un laimi. Tad šīs ir tās durvis, ko vērt vaļā, jo ikreiz, kad tu aizej un atvēri vienas durvis, tev vienkārši tā kā, wow, vesela pasaule, un atkal kaut kas jauns, un tur rodas tas spars iekšējais, tas dzīvības spēks, un tev liekas, ka tu nekad šeit nevari, nu tā kā boringā palikt. Te nekad nav neinteresanti, te vienmēr ir interesanti. Paldies, meitenes, par ļoti, ļoti interesanto sarunu. Mums bija Sandija un Evita, Sandija Zeltiņa un Evita Tīdmani no Latvijas. Mēs ļoti ceram, ka jūs brauksiet vēl, un varbūt arī kādam no mūsu skatītājiem rezonēs. Es vismaz 2 zinu riktīgi, kas nākamreiz jau gulēs, jau elpos pie jums bariņā. Tāpēc paldies liels, ka izskaidrojāt. Man pašai es pat uzzināju ļoti daudz ko jaunu. Forši, ka es varu uzdot tiešos jautājumus meitnēm, kas tiešām to praktizē dzīvē un brauc, un ne tikai Latvijā, bet ja jūs esat Latvijā, arī meklējiet Sandiju un Evitu, bet arī atbrauc pie mums uz apvienoto karalisti. Brauciet vēl, paldies liels, un es ceru, ka visi šodien būs ieguvuši mazliet vairāk miera. Jā. Paldies jums vēlreiz, ka jūs darat to, ko jūs darat. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi un ceļat cilvēkiem vibrācijas un enerģijas. Paldies jums arī par šodienu. Paldies! un līdz. Un galvenais, kad arvien vairāk vīrieši arī nāk. Un tas ir superīgi. Tā kā parasti tie retrīti, tas tur sievietēm, ja? Bet nē, mums ir arī rīt un parīt mums ir vīrieši veseli 3. Tā kā arvien vairāk arī. Un vēl ir superīgi, ka pāri nāk kopā. Jā, tas viņus uzliek uz viena viļņa. Jā, tur, kā saka, notiek šī arī viņu transformācija. Viņiem ir emocijas, ko dalīt. Un viss ir tā kā droši nāciet, ja rezonē super. Paldies! Un līdz nākamajai reizei. Atā!